komandas filmā. Eglītes smuka. Iečiko šīto eglīti. Jā. Sēst eņģelītes. Bred, topu nevar redzēt nogriezt, bet eņģelītes arī. Es esmu pārpīs jēgu, bez filmu goda vārds zvani dīlerim. Saki, lai brauc uz karavānu, vajag koku, jo šmiga un rīps piskār vēl. Veicies savas kutas vietā, apskāv poda vārdu. Lītas nederās puis, tev ir jātur savs vārds. Balss galvā saka, vajag dzert un šņaukt. Skaties, kad treneris iet prom, viņš tev neatstāja nekādas iespējas uz privāto dzīvi. Šeit tiek aizslēgts, un šodien šis ir pirmais gads, kad es nedzīvoju zālē. Es laiku dzīvoju zālē visus, cik es 10 gadus, cik es jau treneris dzīvoju zālē. Šās durvis tiek aizslēgts, redz tikai no ārpuses. Un visi katru dienu tev ieslēdz šeit iekšā. Un apakšā arī, kur vēl signalizācija pieslēdz, tu pat nevar nākt uz pirmo stāvu. Nu, par domu, ka tu te varētu pasveicināt kaut ko. Nē, ejam, es parādīšu, kur mēs tur augšā dzīvojam. Atceries, kādreiz pa MTV bija tas redzījums. Welcome to my crib. So, welcome to my crib. Šis ir loks uz ārpasauli. Vienīgais duša un toalete. Siltais ūdens ir atkarīgs no tā, kāds trenerim garstāvoklis. Treneru kabinets. Nekad tur neesmu bijis iekšā. Kas tur ir, es nezinu. Un šī ir pirmā guļama istaba. Šeit es dzīvoju pirmos 4-5 gadus. Rekur širā bija mana gulta. Rekur vēl augšā ir palikusi uzlīme, ko es uzlīmēju Stop Drugs. Rekur. Tā tur visiem atgādina par to, kad nedrīkst lietot narkotikas bērni. Ja tu esi Džeks, saki kaut ko. Es šodien pilnībā visu sagatavoju. Visu. Es izkuļu arī pakaļ. Kas tīko? Šodien pasēdēsim pusiņā vai nē? To jūs redzēsiet vakar gaitā. Lai mēs šo vakaru uztaisītu vēl jaudīgāk, mums jaudīgi ir jāsāk. Ko jūs sakat par hip-hopu? Hip-hops arī ir kultūra, vai ne? Tūlīt skatuvi gāzīs ne tikai Lucky Punch mafija, bet Denis Stepānos ar visu komandu. Tieši tādēļ šobrīd ar ovācijām sagaidām viņus! Kurš no jums ir gatavs pasēdēt šodien šeit? Jo, EHR īstenībā cepurkos zina, par ko uztaisīsim troksni. Neviens vispār nevienu pavedienu kaut ko mēģināja izvilkt ārā informāciju, kas uzvarēja. Neko, nulle, pokerfeiciem. Uztaisam troksni par to maleči. No šitās istabas mēs TikTokā esam taisījuši live streams, kur mēs tēlojam, ka mēs sēžam cietumā. Nu, tā kā fonā rādās šitās gultas, un es parasti uz fonu uz turien. Un tad mēs TikTokā vācām skatījumus. Par šo paklāju ir interesants stories. Es vienmēr, kad biju maziņš, gribēju tādu paklāju, man nebija. Reku tagad bija. Labi, bet pēdējos 2 gadus, kad es te dzīvoju, par cik mans status palielinājās Līvānos, tad jau es dabūju ekskluzīvu aģinočno kameru. Tikai pēdējo gadu ir uztaisīt, ka šeit ir atsevišķa elektrība. Pirms tam bija kopā abas divas, nu tā kā šitā istaba un tā, tu slēdz no turienes. Un tā, kad es te braucu ar sīkiem uz nometnes, es tā gaismu izslēgt, un lai man arī gaismu netraucē. Šitā bija man pēdējā vieta. Nu šeit jau ir cilvēcīgi apstākļi, tā kā ļoti ērts divāns. Krāsls, kur nolikt sausās mantas, uz grīdas vietas slapjiem, treniņu drēbēm, tā kaut kā. Šī ir Līvāna, šis ir skits, šeit nav vieta izklaidē, tikai darbs un vēlreiz darbs. Tagad es ejam nomazgāties un es jūs aizvedīšu uz vietu, kur es jau tagad dzīvoju. Un tā kā Pokemonos Pikachu, Raichu, Bulbazaurs es arī evolucionēju. Un nākamais līmenis jau ir man nākamā māja, kas ir pie kapiem. Drīz būsim davi. Nu, ok, dārgie skatītāji, jūs esat šeit uz unboxing day. Ne, unboxing day pēc Ziemassvētkiem. Viņi taisās, ok, te pa vidu. Skaidrs. Tu zini, ko tu dari, ja? Es? Jā. Nē. Sir, pasaļam un noņemam no. Tur sākās problēmas. Tur nezinu, vai mums tas beigās sanāks. Viss saslēgt beigās, Pau! Redzēji ko? Oh, shit!
Tarā! Tālūk, mēs salikām viņu šeit un smuki izskatās, norma sēna. Tur iekšā jābūt kaut kādiem, es nezinu, 300 litri. Jā. No šitā te eliksīra es dzirdēju, ka stāvot normāli, tā kā bliežam. Visatšķirīgākais manā šajā sagatavošanā, kad es nelietoju alkoholu, bet es lietoju tējas, un es jūs pacienāšu ar šitādu puēru, ko es dzeru no rītiem. Šorīt es viņu nepaspēju. Šiļā ir mana virtūte, es arī taisu ēst. Svētbildi, kas man skarās visu laiku, lai es netaisu sūdzu. Nu, un tējas. Es dienā redzu tos tukšos ūdens bačukus. Es katru dienu izdzeru apmēram 5 litrus tējas. Zini, kā cietumā taisīja šīs čefīras. Šī tēma man atgādina čefīru bišķi. Tikai garšīgāks un zobi nepaliek dzelteni tik ļoti. Kur skaties, man pēc speciāli tējkandiņu, kur saglabā siltumu. Puēra ir ķīniešu tēja, kas tiek fermentizēta. Zini, ko nozīmē, ka fermentizē? Viņi pūdē, karoči. Es parasti uztaisu tējiņu, un tad es paņemu krūzīti un tējiņu un eju pie kompja. Un re, kur es nolieku pie kompja. Un pēc katra treniņa. Starp citu, šis ir sponsorēt by Lucky Punch Energy Drink, jo viņi man iedeva sadarbību, un es par to piķi nopirku savu jaunu krēslu un galdu, kur var regulēt augstumu. Re, kur viss mans cēs, re, kur mūsu Discords ir, tā mēs te arī dzīvojam. Baļaģi. Vai cēs? Opā, pirmais. Fū, bļa, vismaz kaut ko. Labi, visu pizdu pietiek. Nav šodien sējas, kadēļ. Ir ļoti liels pārbaudījums tajā gultā gulēt ar 2 kucēm. Saka, viena aiziet uz kājalu, otru šeit, un šitā mēs arī. Do, bu. Pašai virsotnē tagad tiks paziņots EHR Latviešu Hītgāri Pīks 2025 titulu ieguvējs dziesma. Es izkapāju uzvarēt, Denis un Mona, let's go! Let's go! Kāda hits ir pasēdēt, Denis cilvēkam sirds sirds? Draugi, paldies. Kāds no jums arī balsoja, uzteicam troci paši sev. Tas, ka mēs uzvarējām, tas ir tikai likumsakarīgi. Visas tās dziesmas piekrīt ir hits. Bet mums ir viena no spēcīgākajām marketinga komandām vispār Latvijā. Cilvēks sudrab sirds Denis, pasēdēt! Skaties, ar ko kusties un ar ko tu lietas sāc. Sēdi viens satīrīt, bet otrs gribēs iet žurā. Uzmanīgi pievēr acis, atapties var cietumā. Vai tu šodien veču negribat tev pasēdēt? Ceram tā, ka kas aiziet vienā pastēdē. Tev no labo, bet tu zini, kā ir patērēt. Vari izšau, bet tā dzīves likuma sēdē. Paldies visiem, ka balsoja. Paldies tiešām. Pasēdēt Garhīts 2025. Apsveicam! Apsveicam! Hello, my name is Daņik Vesļonak, tas ir Lucky Punch TV, mēs atrodamies te pabļā uz vietas ofisā, kurš tik drīz pārtaisīts. Skaties mūsu epizodes Bazar Modify Club 10. janvārī. Mums ir tik daudz dvižukus, cik šī, vieta nevar uzsvert. Tā kā visi pieslēdzamies, negribu būt pārāk rūpši, zināt. Gribēju pateikt savādāk, ja godīgi, bet es nevaru. 10. janvāris let's go, jūs nesapratīsiet, kas notiks, let's go! Nebija pietiekoši labi, es piekrītu. Var ieskicēt, kas tur notiks, uz ko Sudrabs parakstījies? Viņš parakstījies uz otro daļu Geto podkastam, jo principā Geto podkastā viņš atnāca pirmoreiz izstāstīt par sevi, atgādināja pēc daudziem gadiem. Un tad viņš aizbrauc projām un ir pagājuši 2 gadi, un Sudrabs ir gan izkāvies ringā, gan uztaisījis trakas dziesmas, un šobrīd ir numur 1 Latvijas rapā. Par to arī gribas uzzināt vairāk. What is he talking about, man? Katram kāja paslīd, un tanī brīdī, kad tev ir ritīgi morāļņiki, ko tu sev parasti saki? Pats vainīgs pie visa. Jāsaprot, ar ko tu esi spējīgs sadzīvot. Es, piemēram, man patīk dzīvot, ka man visi chill, man nav jāuztraucās, man nekas negrauž, man ne par ko nav jājūtas vainīgam. Tie ir vislabākie brīži, man liekas.
Nobeigumam gribu pateikt, dzeriet Lucky Punch, nodarbojieties ar sportu, sekojiet mums sporta jomā, sekojiet mums mūzikas jomā, bučas visiem!